Visiem labdien! Esmu Sergejs Jēgers, kontratenors, un nu jau vairākus gadus kā mājražotājs. Tātad mans darbs ir dziedāšana, protams, nekur tas nav pazudis, bet paralēli tam, pašam nezinot, ka tas izvērtīsies tādos apjomos, es nodarbojos arī, varētu teikt, ar biznesu. Kā mājražotājs strādāju savā mājā, viens pats, un gatavoju dažādas marinējumus. Mēs katrs cilvēks esam liela dāvana. Kādam, daudziem, un man ļoti patīk dāvināt cilvēkiem, un vēl jau vairāk tagad, kad man ir skaisti iesaiņoti mani meistardarbi, es tos nesaucu par burciņām, bet meistardarbiem, man vienmēr ir ko dāvināt. Un palūkojot nedaudz atpakaļ, pēc kādiem 11 gadiem, tad tu saproti, ka tev vienmēr būs, jo tu dod. Un tā došana ir ārkārtīgi svarīga man, to novēlu ik katram cilvēkam, darīt to, kas patīk, un darīt to, kas tev izdodas vislabāk, būt pašam nedaudz kritiskam pret sevi, skatīties no malas uz sevi. Un dāvanas man ir bijušas tik daudz, kad atbraucot mājās, es pat nerunāju par ziediem, jo, kā es vienreiz smējos, tad, kad man palīdz visu sanest pēc koncertiem manā mājā, un es apsēžos, un izskatās, kad es sēžu un tā kā tādā krematorijā. Tik daudz to ziedu. Un par dāvanām, jā. Tās ir gan zeķes, gan medus, gan mani mīļākie saldumi, ko cilvēki zina, kas man garšo. Nu, tādas skaistas lietas, par kurām ir piedomāts, ka redz, ka man patīk tur kādi varbūt neparasti spīduļi pie koncerta apģērbiem vai kādas brošas, jo to man palīdz veidot mana komanda. Daudz ko es izdomāju pats, jo negribu, lai tās lietas atkārtotos un paliktu atmiņā, jo kā notiek, tu uzkāp uz skatuves, tu atnāc pirmo reizi klausīties Sergeju Jēgeru, un tu vispirms mani ieraugi. Tikai pēc tam tu dzirdi. Tā ir mana attieksme pret jums, klausītāji. Tā es esmu dzīvojis, tā es esmu mācīts, un mācījies arī, un skatījies no citiem. Nu, lūk, un tā pie manis ir nonākušas dāvanas, ar kurām es gribētu dalīties īstenībā. Jo man pieder daudz, bet tas, kas man pieder daudz, nepieder man vienam. Šodien es gribētu Rakstniecības un mūzikas muzejam dāvināt un dot lietošanā arī izmantošanā jūsu skatītājiem, muzeja apmeklētājiem vienu īpašu mākslas darbu. Tas ir mans portrets. Portrets, kurš ir veidots no skaitļiem un cipariem. Interesantākais ir tas, ka šo dāvanu man pasniedza kāda sieviete. Doma baznīcā pēc mana lielā koncerta Ave Marija. Piebildīšu, ka šie koncerti notiek vienreiz gadā, un 2024. gadā šis koncerts būs 14. reizi. Skatījos un domāju, jā, tas esmu es. Cilvēks ir īpaši piedomājis, bet otrā pusē nav uzrakstīts vārds uz vārds. Tāpēc varbūt arī publiski es varu teikt milzīgu paldies, ja jūs arī atpazīstat savu darbu. Šī dāvana nokļūs muzeja lietošanā mūžu mūžos. Vēl interesanta lieta ir tauriņš. Maz klausītāji un skatītāji būs redzējuši mani ar tauriņu. Es saskaitīju, man ir tauriņš bijis uzlikts 3 reizes mūžā. Balts, sarkans un lūk šis. Šis ir īpašs ar Svarovska kristāliem izšūts, ko darināja Ineta Dirnēna, mana ļoti labi draudzene, stiliste, kura arī veido manus šādus tādus apģērbus. Un šis tauriņš bija vienu reizi,
pirms 5 gadiem manā 40 gadu jubilejas koncertā Mūzikas namā Daile. Noteikti daudziem būs jautājums, kāpēc tu neliec tauriņu? Jo tas ir ārkārtīgi eleganti un skaisti. Tā gadu laikā ir izveidojies, ka man jājūtās ir ārkārtīgi brīvam, un uzliekot tauriņu, man šķiet, ka man jāgrozās vai jāgriežās ar visu manu ķermeni. Man vieglāk ir, ja man šī daļa ir brīva, un noteikti klausītāji būs pamanījuši, ka man būs izdomāts kaut kas cits. Lūk tā, un to es atklāju. Pie šī tauriņa tika darinātas arī manas kurpju šņores, laka kurpēm, kur arī kurpju šņores ir izšūtas ar šiem kristāliem. Man radošums noteikti izpaužās katrā manā dzīves solī un manās darbībās, jo to ir ārkārtīgi daudz. Ne tikai strādāt virtuvē, mācīties jaunu mūziku, tātad notis, partitūras, un man ir arī labdarības fonds 16 gadus, arī tur ir jābūt radošam, nevis tādam stagnējošam, jo tik ātri viss notiek mums šodien. Tik ātri skrien mēneši, gadi, un cilvēki nāk un iet, un paliek tie, kuri ir vajadzīgi. Un man apkārt ir ļoti daudz radoši cilvēki, no kuriem es varu mācīties. Es esmu mācījies un daudz, un šodien gribu darīt tikai to, kas man ļoti patīk. Es negribu darīt neko, kas man nepatīk. Tā ir tāda sajūta, tā nav lepnība, tā nav iedomība, tā ir sajūta, kuru katrs cilvēks nopelna savas dzīves laikā. Es to esmu sajutis un novēlu katram cilvēkam. Tā ir ārkārtīgi laba sajūta, jo tad tu vari dot, tu vari būt labs, pateicīgs, jo paldies gaida visi cilvēki. Labrīt gaida visi cilvēki, un arī labu nakti ir jāpasaka. Mēs nezinām, kas būs rīt, un Dievs dod, lai man izdodas vēl turpināt iesāktās radošās ieceres novest līdz galam un sadarboties ar tiem cilvēkiem, māksliniekiem, izpildītājiem, komponistiem, ko es esmu iecerējis, jo tas ir ārkārtīgi būtiski, lai mēs atrastos tajā brīdī, tajā vietā un tajā laikā, kad tas ir nepieciešams.